Galvenais rīkotājs sekošā pirmsākumiem ir Latvijas grāmatas devēju asociācija, un šo sarīkojumu mēs uzskatām par gadu nozīmīgāko savā ciklā. Jo tie ir svētki, kuros satiekas visi grāmatu tapšanā iesaistītie, sākot ar autoriem, māksliniekiem, izdevniecību ļaudīm, tipogrāfiju, grāmatu tirgotāju, bibliotekāru, žurnālisti un visi, ko es nosaucu, un es nešaubos, ka arī dārgie formās darbie vīri, visi mēs esam lasītāji. Viņš ir fascinējošs ar to, ka tu redz labāko. Labāko, ko izdevēji ir novērtējuši savā aizvadītā gada ražā. Un, ziniet, ir tiešām patīkami tā sajūta, ka tu uz tā garā milzīgā galda redz tikai vairāk vai mazāk labi padarītu darbu, ko nevienmēr var teikt par to situāciju, ka tu ej grāmatu veikalā. Drosmei tiešām ir daudz dažādi aspekti, jo baidīties no sevis, baidīties no citiem, baidīties no ienaidnieka, īstenībā uz nepilnīgi. Mēs esam vienmēr pierādījuši, ka latviešu tauta, latviešu nācija ir drosmīga, un mēs esam spējīgi pieņemt drosmīgus lēmumus. Tāpēc, jāsaka tā, es šodien piešķiršu balvu nominācijā dzeja. Es pats kādreiz esmu rakstījis arī dzeju. Man tā drosmē bijusi tik daudz, ka es to dzeju biju gatavs tikai parādīt savai kopošajai sievai. Un neesmu nevienu dzeju grāmatu izdevis, bet šodien tiešām tie izdevēji, kas šajā kategorijā saņems šo balvu, tiešām ir drosmīgi, jo viņi uzdrīkstējušies pieņemt lēmumu finansēt, izdot, ir atraduši drosmīgus māksliniekus, kas ir gatavi realizēt drosmīgas idejas.